Mūsu klīnika Premium Medical ir veikusi Latvijā unikālu pētījumu. Sirds un asinsvadu slimību riska faktoru salīdzinājums starp vadošajiem un ierīces darbiniekiem. Šis projekts tika uzsākts 2011. gada maijā, kad mēs uzrunājām Latvijas personāla vadības asociāciju par šo pētījumu, un jau sākot ar jūniju uzsākās pētījuma realizācija, kura norisēja līdz pat decembrim, un šobrīd notiek rezultātu gala prezentācija. Kopumā piedalījās 17, es teiktu, tie vieni no lielākajiem, vadošākajiem Latvijas uzņēmumiem. Un, ja sākotnējais uzstādījums bija vismaz 200 cilvēki, kam jāpiedalās pētījumā, lai tie dati būtu nopietni vērā ņemami, tad pieteicās vairāk kā 400, un 400 cilvēki arī tika izmeklēti un tika iegūti rezultāti. Secinājums, kas visvairāk ir šokējis gan mūs, gan personāla vadības asociāciju, gan arī cilvēkus, kuri dzird par šo pētījumu rezultātiem, ir tas, ka valda ļoti lielas ilūzijas attiecībā uz to, ko mēs katrs domājam par sevi, savu veselību, savu dzīvi. Un uz jautājumu, vai jūs jūtaties vesels, 88% pētījuma dalībnieku teica, jā, es jūtos vesels, savu veselību vērtēju uz vairāk nekā 5 ballēm 10 ballu sistēmā, un tikai tad, kad tika izietas visas pārbaudes un reāli uzdoti padziļinātie jautājumi šiem dalībniekiem, atklājās, ka veseli ir tikai 7% no šiem 400 dalībniekiem, kas piedalījās pētījumā. Jebkurš no tās dalībniekiem neatiecina šo uzrunu uz sevi parasti. Tas ir cilvēkam raksturīgi, jo tas ar mani nenotiks, tas attiecas uz citiem, apmēram tā doma. Un šis pētījums ir tāds, kas parāda, kas tieši šajā kopā ir 1., 2., 3. vai 4. kardiovaskulāro slimību riska faktors. Respektīvi, mēs varam izvirzīt prioritātes. Tas ir šī pētījuma pamats un arī mērķis un arī ļoti veiksmīgs iznākums. Ja? Pētījuma rezultāti ir apkopoti, tomēr mēs esam gatavi turpināt sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem un kopīgi meklēt risinājumus preventīvās veselības attīstībai. Mēs varam tiešām teikt ikvienam sabiedrības loceklim, ka tev ir jāpadomā. Ir pēdējais brīdis domāt pašam, jo neviens cits tavā vietā par tavu veselību profilaktiski nedomās. Jā, tiešām viela pārdomām. Gatavojoties šim te projektam, ko es esmu iecerējusi, es meklēju informāciju, un parasti jau darbojās tas teiciens. Viss vajadzīgais pie tevis atnāks un tu uzzināsi. Un es patiešām biju pārsteigta par šo projektu un par šo pētījumu, un tieši tāpēc es viņu iekļāvu šīs informācijas sākumā. Un tagad mēs varam turpināt un uzdot katra pati sev jautājumu, jo mēs jau faktiski esam tās, kas nodrošina un koriģē gan ēšanas režīmu, gan paradumu savā ģimenē. Gan to, kā ēd mūsu vīrs, gan to, kā ēd mūsu bērni, gan to, kā ēdam mēs pašas. Un nevienmēr mēs to varam nodrošināt. Un tagad ļoti strauji tuvojās tas brīdis, kad mēs visas kopā varēsim uzsākt šo 28 dienu kursu. Tā skaitā arī es šo kursu iziešu. Mans pasūtījums jau ir ceļā, es esmu sev pasūtījusi 3 mēnešu kursu, jo es katru gadu pavasarim iesākoties eju šo kursu un vēlāk tu sapratīsi, kāpēc. Un tāpēc es sagatavoju šo video, lai vēlreiz visām savām dāmām, kas man jau ir pieteikušās, un arī tās, kas vēl dažas pieteiksies, jo vietu skaits mums jau ir pavisam maz, varētu saprast, ko tad mēs ar to domājam un ko mēs saprotam. Un viens no svarīgākajiem veiksmes principiem, jebkurā lietā, ir konkrēts mērķis. Mērķis, atvērtība un pozitīva domāšana. Un tam kuģim, kuram nav gala mērķa, nekad nepūtīs ceļavējš. Tā ir teicis Seneka. Ar tiem mērķiem ir kā ir, arī man pašai,
bet mums visu laiku ir kaut kādas vēlmes, un tieši šīs te vēlmes mūs dzen uz priekšu darboties un kaut ko sasniegt. Bet, protams, ka mums vienmēr jāatcerās tas, ko mums uzsver, un patiešām tā ir, lai mums būtu enerģija. Enerģiju mēs iegūstam tikai ēdot, bet otra lieta, kas mūsu enerģiju patērē, tas ir stresa līmenis. Tāpēc es šeit pieminēju to pozitīvo domāšanu, jo mums augstāks stresa līmenis, jo mums vairāk organisms patērē to, ko mēs esam apēduši. Un tāpēc es mainījusi ļoti daudz dzīves paradumus. Un skatoties šo video, protams, briesmīga bija šī atklāsme priekš manis, ka vairāk nekā pusē, ja 53% biroja darbinieku tiek konstatēta tieši aptaukošanās. Protams, kā jau pētījumā minēja, tas bija no 40 līdz 65 gadiem, bet tomēr mēs redzam, ka tās ir sievietes jaunas gados, un īpaši sievietes, kuras ir pēc bērniņa piedzimšanas. Tā kā laipni aicinātas visas nākt mūsu komandā. Man gribās uzdot tādu jautājumu, ko es arī sev uzdodu. Vienmēr, tad, kad es saskaros ar ēšanu, ar receptēm, vai tavs dzīvesveids, tava pārtika tev nodrošina veselību? Man liekas, ka man nevienmēr tas izdodās. Un līdz ar to tiek kavēts arī šis te mundrums un dzīves prieks. Un bieži vien kādreiz ir tā, kad apēdam to, ko pagadās, tad liekas, ka tā patiešām ir vājuma un slimību avots, jo vēders ir uzpūties un pilns, un vairs neko negribās darīt. Ir grūti sevi piecelt no krēsla. Bet tagad tev ir fantastiska iespēja uzzināt to, kā tu vari izvairīties no slimībām, no visa tā, kas tiek pieminēts, par ko tik daudz runā, un lai tu varētu būt to 7% vidū, kas tika pieminēts pētījumā sākumā. Tas ir tie, kas tika klasificēti kā veseli cilvēki. Arī es to gribu, un arī es uz tādu mērķi eju. Protams, ļoti svarīgi ir šīs izmeklēšanas. Un es personīgi šīs izmeklēšanas veicu, un patiešām ir tādi daži vitamīni un mikroelementi vai hormoni, kas mums trūkst. Trūkst tāpēc, ka tagad ir tumšais laiks, piemēram, D vitamīns, tas arī trūkst, bet šeit pagaidām es tikai iepazīstināšu ar šo programmu, jo mēs par to visu runāsim, mācīsimies un attiecīgi tu varēsi ņemt to, kas tev der. Un es šīs zināšanas esmu iegūs vairāku gadu garumā, es esmu iegūs sev praktisko rezultātu, un tas ir tas, kāpēc es nodarbojos un strādāju ar šo uzņēmumu, un tas ir tas, kāpēc es vadu šīs skolas. Un tagad var teikt, es izdeju kā praksi. Izdeju kā praksi gan uz sevi, gan arī pieaicinot un strādājot kopā ar sev līdzīgi domājošām dāmām. Un vienkārši un pareizi rīkojoties, iekļaujot savā dzīves ritmā un ēdienkartē suplementus, kas tie tādi ir, varbūt tu zini, ja ne, tad mēs par to runāsim pēc tam. Nevis, kā mēs redzējām video, kad ļoti daudz biroja darbinieku tomēr izmanto šīs te sviestmaizes, ļoti daudzi skrienot arī ņem kaut kādas ātrās uzkodas vai arī gatavos salātiņus veikalā, jo no rīta patiešām nav spēka ne gatavot, ne arī laiks. Un tu vari izmantot šo te iespēju, kas funkcionē, ko es pati esmu izmēģinājusi un ko es pati arī tūdaļ atkal lietošu un lietoju visu laiku, un tu iegūsi dāvanā pilnīgi par velti dažādus uzturu piedevas un bagātinātājus, kas tev palīdzēs saregulēt gan tavu skābju un sārmju līmeni, kas tev palīdzēs iegūt šo te labo garstāvokli, pozitīvo enerģiju, tev un tavai ģimenei, tai skaitā varbūt arī taviem vecākiem, un visiem, kam tas nepieciešams, arī bērniem, jo šobrīd tiek veidot ļoti daudz semināri, tiek veidots ļoti daudz apmācības tieši par šo te uzturu, par pareizo dzīvesveidu, bet tad ir jautājums, kāpēc ir tik daudz slimu cilvēku,
kāpēc ir tik nopietnas lietas. Un es šīs zināšanas, kuras es nododu tev, un arī visa programma, tas viss ir iegūts, un tas viss nāk no Vācijas, no vācu labākajiem uztur speciālistiem. Un vācu kvalitāte tā ir kvalitāte. Un kā rezultātā šo programmu izejot, tā bija man, un tā bija arī ļoti, ļoti lielam skaitam daudz citu tautu cilvēkiem gan Vācijā, gan Krievijā. Pretēji tam, kad varbūt šobrīd nāk jau šī te pavasara noguruma sajūta, tu varēsi pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni, būt pozitīva, smaidīga, un nekāda pozitīvā domāšana to nevar tev palīdzēt izdarīt, ja tavs ķermenis nav paēdis. Un arī tu varēsi palīdzēt savam vīram, savam lielākajam dzīves pabalsta turētājam, kurš droši vien ir tas, kas pienes arī daļu ienākumus, un tā jūs kopā abi divi uzvarēsiet un būsiet laimīgi, pozitīvi un veselīgi ilgus mūža gadus. Nedaudz par sevi. Es esmu Ingūna Pētersone, sadarbojos jau daudz gadus ar vācu uzņēmumu LR Health & Beauty System. Es šai uzņēmumā strādāju kā neatkarīga konsultante, jo dzīvojot ārpus Latvijas, man ir nepieciešama kaut kāda komunikācija, kaut kāda nodarbošanās, jo pēc izglītības un savas būtības es esmu komunikabls cilvēks. Un tāpēc es veidoju šīs programmas un vienmēr esmu apmierināta pār savu rezultātu, pār citu cilvēku rezultātiem. Un tagad tuvāk par to, ko tu iegūsi papildus dāvanā. Pirmkārt jau to, ka tev būs brīvs laiks, jo tev nevajadzēs skriet uz kādu ierasto kafejnīcu ēst pusdienas, jo šī programma ir programma, kur tu aizvietosi galvenās ēdienreizes. Tas ir brokastis un pusdienas, kas ir ļoti ātri un ērti. Tas nozīmē, ka tev nevajadzēs arī smērēt sviestmaizes vai griezt salātiņus, jo varbūt tu jau arī esi iesākusi kaut kādu uzturu programmu, jo tas viss prasa laiku. No rīta, tad, kad tu varētu vairāk veltīt laiku sev, pastāvot spoguļa priekšā, tev ir jāgriež salāti, jāsmērē maizītes, ko ņemt līdzi. Vai arī, kā es teicu, pusdienas laikā jāskrien uz kādu tuvējo kafejnīcu. Un tagad tuvāk pie tā, kas tad ir šie suplementi. Tie ir sausie, koncentrētie pārtikas kokteļi, kuri satur dažādas garšas. Pie pasūtījuma tu varēsi izvēlēties gan zemeņu garša, gan banānu garša, gan kafe late garša, vanīļas garša, dažādas garšas un 3 veidu zupas. Un tas ir tik ērti un tik ātri pagatavojams, kad neko vairs labāku nevar iedomāties tad, kad tu esi ceļā. Un tad patiešām nāk pilnīgi nemanot šis te spēku pieplūdums, sāk kristies un regulēties arī svars, ja tas ir nepieciešams, parādās šī te enerģija un parādās dzīves prieks, un liekas tā, kad ir spārni pieauguši. Es šo programmu pirmkārt biju diezgan skeptiska sākumā, bet es viņu izgāju vairākus gadus atpakaļ, un es gāju tikai tāpēc, kad man bija liekais svars. Un pirms tam bija 84 kg, un mēnešu laikā apmēram 5 kg vairāk nav ieteicams, un arī ar šo te funkcionālo pārtiku vairāk nemaz nekrītas nost. Drīzāk ir šī labā sajūta viduklī, ka tu jūti, ka tu paliec viegls, un tev sāk kust šie te tauku slānīši. Un es pateikšu, kāpēc, jo ir arī skepse. Manas kolēģis, manas paziņas, kuras redz šo informāciju, tā kā šaubās, grib, atkal nē, esmu jau mēģinājis. Kā jau es teicu, tev būs vācu speciālistu konsultācijas tieši, tas arī ir ļoti vērtīgi paskatīties, ne tikai tas, ko mūsu speciālisti iesaka. Un, kā es teicu, šī te sajūta, mums ir pieredze un apkopota krievu valodas video
pieejama, kad grupā izgāja 500 dalībnieki, 10% mēs paņēmām kā paraugu, kuri dalījās savā pieredzē, kur tika veikti ieraksti, lai tā būtu kā motivācija. Ir, protams, arī vācu valodā un ir arī citās valodās, bet es domāju, ka krievu valoda tā ir vismaz man optimālākā valoda, kuras ļoti labi saprotu. Ja? Un tas ir brīnišķīgs rezultāts un brīnišķīgi motivējošs rezultāts, lai mēs iegūtu tieši vidukli. Varbūt nemaz tas svars nav tik liels, bet tad, kad mēs varam iegūt šo te graciozo vidukli, vienkārši ēdot pusdienas, tas ir kaut kas fantastisks. Un tagad es gribu par tām dāvanām minēt, jo šeit tu redzi visu mēneša iepakojumu, lai mēs tālāk runātu. Šeit ir probalance. Ko nozīmē probalance? Un tagad es gribu nomierināt tos skeptiķus, kuri saka, es esmu gājusi un rezultāti nav bijis. Tas ir mikroelementu formulas kopums, kas satur kalciju, kāliju, magniju un citus elementus, un ko viņš tev dos. Viņš aktivizē fermentus, kas strādā sārmainā vidē, jo tieši probalance ir tā, kas cilvēkam izveido šo te sārmaino vidi. Sārmaino vidi var izveidot arī dabīgā ceļā. Uztur speciālisti to saka, man vismaz bez probalances tas neizdevās. Kā tu zināsi, ka tev ir sārmaina vide? Tev dāvanā būs arī testers, ar ko izmērīt. Un tas ir tas pats svarīgākais. Šobrīd, jā, es esmu ieguvusi šo sārmaino vidi un es varu arī ēst skābos produktus un vida vienalga ir sārmaina. Bet tas prasa laiku. Un vienalga pie jebkuras veselības programmas vai pie jebkuras dietas programmas organismam ir milzīga slodze, viņš paskābinās. Un tieši tāpēc jau tā rezultāta nav, kad nav kas dzēš to sārmaino vidi. Un lūk, šī te sārmainā vide, savukārt aktivizētie fermenti, viņi palīdz izvadīt pārtikas atliekas, kas ir uzkrājušās ķermenī. Un uzkrājas viņas visiem, tā skaitā arī man. Un kā jau teicu, tu izmērīsi katru dienu, kāds ir tavs rezultāts, tu viņu redzēsi tieši un uzskatāmi. Ar testeri. Tāpat dāvanā tu iegūsi organisma attīrošo tēju, tu redzi viņu šeit. Šai tējai faktiski alternatīvu nav, jo viņas sastāvā ietilpst lapačo tēja, tur ir vēl daudz citu zālīšu klāt, ja? Bet lapačo tēja tā atkal ir pretvēža, pret vīrusu, pret sēnīšu iedarbību, satur minerālu vielus, mikroelementus, bet tā ir tā, kas attīra organismu, attīra asinis. Tā ir dabīgā antibiotika. Un faktiski šī tēja organismā ļoti daudz ko noregulē. Ir piemēri, ka cilvēki saka, ka viņi kafomāni ir, kafiju dzer nemitīgi. Var atteikties pilnīgi no kafijas, jo viņai ir ļoti īpatnēja iedarbība. No rīta viņa dod mundrumu, vakarā viņa nomierina. Kas vēl ir ļoti labi, viņu dzert ik pa 2 stundām. Dzert tad, kad mainās mums bioritmi. Un tad tas nozīmē, ka viņa mums palīdzēs pret garstāvokļu maiņām. Un tad lūk būs tas, ka mēs visu laiku varēsim smaidīt. Un tas notiks dabīgi, iedzerot tēju, viņa arī mazina apetīti, tāpēc nevajadzēs pa vidu neko mieloties, neko uzkost. Bet par to visu mēs mācīsimies un runāsim. Nu, lūk, tā ir atbilde tiem skeptiķiem, kas ieraugot manu šo te piedāvājumu un funkcionālo pārtiku, saka, ka viņi to ir mēģinājuši un nekas nedarbojas un nekas nav efektīvi. Tāpēc, kad vai tu esi gājis šādu te kompleksu pieeju, vai varbūt tu esi lietojis tikai kokteļus. Kokteļi tā ir funkcionāla pārtika, kur satur vitamīnus un mikroelementus, protams, ka labāk jau ir, kā ēst sviestmaizes vai kaut ko, kas pagadās. Bet rezultāti ir, un viņi pēc tam krīt atpakaļ. Man šis rezultāts ir visu laiku saglabājies. Es izejot pārbaudes, kad es konstatēju, un pat nevajag iziet pārbaudes, jo visi mēs to zinām, kad pavasarim iestājoties, kad nav saules, kā minēju, par D vitamīnu, par kalciju, sievietēm kļūstot vecākām par dzelzi, nemaz nerunāsim, jo tā ir mūsu lielākā ķibele. Un tas viss mums ir vajadzīgs, un kāpēc, piemēram, lietot atsevišķi vitamīnu kompleksus, ja mēs varam to visu uzņemt ar pārtiku, jo mums tāpat arī ir jāēd.
Nu, lūk, ko vēl es šeit gribu pateikt, lai tevi uzmundrinātu un iedrošinātu. Tu vēl iegūsi proteīnu kompleksu, tas ir jaunums tagad ar šo programmu. Ja vakarā patiešām pēc 18:00 tev ļoti spēcīgi gribēsies ēst, tad var iedzert viņu, jo mēs pēc 18 esam pieraduši neēst, un tas ļoti labi darbojas un ir viegli sajūta, bet tas ir ritms un tas nāk ar gadiem. Vēl plus tu iegūsi dāvanā kā bonusu šo te aloja vera dzeramo gēlu, 1 litra pudele. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Un viņu jau var nopirkt zaļajos veikalos un aptiekās un visur. Uzreiz atkal gribu teikt, tā viņam alternatīvu nav, jo LR Healthy & Beauty System tā ir vienīgā kompānija, kura ražo certificētu gēlu. Eiropā tā ir vienīgā. Viņai ir certifikāts, kas apliecina tieši sastāva kvalitāti un efektivitāti. Tāda certifikāta nevienai kompānijai vairāk nav. Tā atkal ir viena šī te atšķirība. Un kā jau minēju, šajā piedāvājumā iegādājoties funkcionālo pārtiku 1 mēnesim, tu saņemsi online pieejas kodu konsultantam no vācu uzturu speciālistiem un varēsi uzdot visus jautājumus, kas tev interesē, un tu saņemsi arī rokas grāmatu. Un, kā jau es minēju, matemātiski ir jāparēķina, mēnesim tev būs 2 ēdienreizes, katra ēdienreize maksā 3 eiro, tā kā paskaties jau, cik šobrīd tavas ēdienreizes maksā, vai varbūt, ja tu viņas nelieto, tad tā arī ir tā problēma, kas bija pētījums šī te video sākumā, tu vari viņu atrisināt. Un es domāju, ka izdevīgāk vairs nemēdz būt. Un, ja tu vēl šaubies, kā piebildēji, es gribu tev dot tādu mazu uzmundrinājumu. Atbildi sev godīgi, vai tu esi tajos 7%, par ko minēja tas pētījums? Es nē. Un tāpēc es lietoju šo te funkcionālo pārtiku vienmēr, tad, kad man ir laiks un kad man ir iespējas un kad es esmu ceļā. Bet vēl ir tāda viena ļoti interesanta lieta, par ko mēs mācīsimies un runāsim, bet tagad es tikai, lai tevi nedaudz motivētu, to minēšu. Atbildi sev godīgi, vai tu zini, ko un kāpēc tu šajā dzīvē vēlies darīt? Tas ir tas, par ko cilvēki saka, esi savas dzīves saimnieks, esi brīvs, kas ir tava misija? Es ar to nedomāju darbu un atalgojumu, ar ko cilvēka dzīve ir šobrīd aizņemta. Tieši tāpēc jau nav laika, kad padomāt. Un ja tu nevari atbildēt uz šo jautājumu, tad tev šī programma ir vajadzīga. Jo tur iekšā ir iespēja izvēlēties zupas, kopā 5 komponenti. Un no viņiem tu izdari brīvu izvēli, zupa, kokteils. Un tad es pateikšu, ka gazpacho zupa, tā ir tomātu zupa. Tā tev dos atbildi uz jautājumu, ja tu meklē, ko un kāpēc darīt. Vai arī zemeņu kokteils brokastīs. Jo viņi abi divi palīdz atjaunoties šūnām. Šūnas mums atjaunojās visiem normāli, citādāk mēs nemaz nevarētu dzīvot. Tikai jautājums ir par to, cik ātri, jo vairāk piešlakots organisms, jo šūnas atjaunojas lēnāk vai viņas atjaunojas arī nepilnīgi. Lūk, šī te gazpacho zupa tev palīdzēs šūnu normālas darbības ritma atjaunošanai. Savukārt, ja tev rodas jautājums tieši profesionālajā sfērā, kā to izdarīt, tu meklē atbildi un nevari atrast, un tev ir kaut kādas idejas, un tu nezini, kā to izdarīt. Tad tev palīdzēs kartupeļu zupa vai vaniļas kokteilis. Redzi, cik vienkārši. Ēdam un risinājumi nāk paši par sevi. Bet tagad ļoti daudz runā par to, kādas ir tavas vēlmes, kādi ir tavi mērķi. Kā sasniegt vēlmi piepildījumu? Mēs vēlamies, bet nekas nenotiek. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Nevelti garšvielas dod mums enerģiju, dod mums attīru organismu, dod mums gaišāku prāta spēju.
Un šeit atkal mums ir dārzeņu zupa ar kariju. Un tieši karijs būs tas, kas tev palīdzēs noskaidrot, kas tad ir tas galvenais, ko tu vēlies. Uzdod vēl šos jautājumus sev, un ja konstatē, ka tev vismaz vienam no šiem jautājumiem nav atbildes, tad ņem un izdari savu izvēli tūlīt. Zem video ir pirmspieteikšanās saite, kuru aizpildot un nosūtot man, tu 24 stundu laikā saņemsi jau rēķinu, kuru varēsi apmaksāt internetbankā. Savukārt produkts tiks piegādāts no Vācijas, un produktu piegādā 2 reizes mēnesī ar 14 dienu intervālu. Un tas nozīmē, ka attiecīgi tajā brīdī, kad tu būsi pasūtījis, nedaudz būs jāpagaida, bet tu būsi iegūs ļoti labu produkciju. Un tad mēs visas kopā sāksim šo te programmu, iegūt enerģiju, dalīsimies pieredzē, būs ļoti daudz labas un koncentrētas informācijas no manas pieredzes, ļoti sievišķīgas informācijas, ļoti noderīgas, izklaide. Obligāti nav jāpiedalās semināros, bet, ja tev būs interesanti, tu varēsi to izmantot. Un, ko es gribu teikt, ja tev apkārt ir pilnīgs miers, pilnīga harmonija, un tu esi ar visu apmierināta, pozitīva katru dienu, tad es tevi apsveicu, tad tavu vielmaiņa darbojas pareizi, un acīm redzot, viss tavs organisms funkcionē pareizi. Bet ja kaut vai kādā brīdī tu sajūti, ka tu ar kaut ko neesi apmierināta, tad izmanto šo iespēju, ko izmantojam mēs pārējās dāmas, un nāc mūsu kompānijā. Pasūti sev šo te programmu, un Figū aktīvi tev palīdzēs atrisināt šos jautājumus. Tā bija maza motivācijas dāvana tev, ko katra zupa vai kokteilis var dot tavā ikdienā. Vēlreiz saku paldies, ka tu biji kopā ar mani šo te 20 minūšu laikā, un uz tikšanos, ja šī informācija tev bija noderīga. Protams, vari aicināt arī savas tuvākās draudzenes. Būsim kopā veselas, pozitīvas un laimīgas.